Daudzu gadu garumā Daugavpils novada dome nosaka labākās lauku saimniecības un mājražošanas uzņēmumus, kas darbojas vietējos pagastos. Tradicionāli rudenī to īpašnieki zemnieku ballē no pašvaldības saņem pelnītās balvas. Šogad tika nolemts rīkot konkursu Saimnieks 2016. Līdz 23. jūnijam ik viens pretendents varēja pieteikties 5 nominācijās – Gada lauku saimniecība, Bioloģiskā lauku saimniecība, Gada uzņēmums mājražošanā, Ģimene lauku sētā un Jaunais veiksmīgais zemnieks. Daugavpils novada domes attīstības nodaļas projektu koordinators Jāzeps Krukovskis pastāstīja par komisijas darba gaitu. Vērtēšanas komisija 5 dienas veica izbraukuma vērtēšanu, saimniecību apmeklēšanu. Tika apmeklēts saimniecības praktiski visos pagastos. Un varat iepazīties ar vizuāliem tādiem, ar fotogrāfiem mūsu mājaslapā. Ar visiem braucieniem tas ir publicētas. Organizatori ir izstrādājuši vairākas nominācijas, bet dažās no tām neviens nepieteicās. Tā skaitā bija arī Gada uzņēmums mājražošanā, jo tā nav attīstīta nozare. Pavisam tās ir reģistrētas tikai 9. Citos novados, protams, tuvāk pie Rīgas situācija ir labāka, jo tur ir lielāks pieprasījums un ir iespēja realizēt savu produkciju. Iespējams, tāpēc mūsu novada dalībnieki vēl nejūtas droši piedalīties šajā nominācijā. Apkopojot sava darba rezultātus, komisijas locekļi noteica uzvarētājus sekojošās nominācijās – Gada lauku saimniecība, Bioloģiskā lauku saimniecība, Ģimene lauku sētā un Jaunais veiksmīgais zemnieks. Kopumā Daugavpils novadā darbojas 500 zemnieku saimniecību, kuras galvenokārt nodarbojas ar dažādu augļu, dārzeņu, kā arī gaļas un piena šķirņu lielopu audzēšanu. Organizatori pagaidām nenosauc konkursa uzvarētāju vārdus sekojoša iemesla dēļ. Ar visiem šiem rezultātiem būs iespējams iepazīties tikai oktobrī, jo mēs nevēlamies tos izpaust līdz noslēguma pasākumam, kad tiks arī godināti, jo uz pasākumu tiks aicināti visi šie pretendenti, kuru pieteikumus mēs saņēmām. Uzvarētāju apbalvošana notiks šī gada oktobrī Daugavpils novada kultūras centrā Zemnieku balles ietvaros. Pirmās vietas ieguvēji tiks apbalvoti ar Gada balvu Saimnieks 2016 pateicību, kā arī tiks izvirzīti Vislatvijas konkursam Sējējs 2017. Otrās un trešās vietas ieguvēji saņems pateicību un veicināšanas balvas.